ceru, ka tu būsi priecīgs par šo. Es jau jūtu, ka kaut kas bries. Asins! Iedos trepēm pipīpēt jau no paša rīt. Te, protams, pietrūks viena tāda svarīga sastāvdaļa, bet šito es kaut kad te būvēšu. Tagad uzsildīs kartupelīšus kopā ar tiem dārzdīšiem, kas man pusīt vakar palika. Un sīkīt abaspan. Porcija tāda kā agrim kazeļniekam izskatās. Mārčīgais ir paspējis bišķi pakompjūterot un arī iestarpināja 40 minūšu napiņu. Cienītais būs sataisījis sev vakariņas, ko līdzi viņš paņems uz Irlau. Šeit ieradies Irlaus sportnamā, reku vīri jau taisās visam pasācienam. Reku nāk viens no galvenajiem. Čauci. Nevajag jau pontot tā savu tievo ķerbeni. Man jau tāds zīz būs. Mārtiņ, es ceru, ka tu būsi priecīgs par šo. Es jau jūtu, ka kaut kas bries. Tā, Mārtiņ, ja Paldies, mēs zinām tavu vīri. ikdienu, jā, ko šobrīd dari, tāpēc tev no mūsu komandas šeit ir tikai labais. Jū. Jā, lai tu arī nekad nepadotos. Jā, paskatītos šo grozu un saprast, jā, ka tu neapstāsies un turpinās to, ko tu Nē, nu ir jūtos saviļņot šobrīd. Jā. Paldies. Paldies, vīri, paldies, vīri. Asins! Jaunpils draugi arī man iedeva visu kaut ko. Nu, apsveic ar komandu un tev ar uzvaru. Šī vakarā tiešraidē mums arī būs noslēgusies. Paldies visiem, kur skatījās. Visi jau ir baigi skaisti, bet šitā prikola tagad divreiz būs atkal pa trepēm jāiet augšā garantī. Bet vēlreiz paldies par patīkamu pārsteigumu gan Jaunpils Pienotavai, gan FK Irlau Isam džekiem. Pilnīgi mēs bija. Tagad māčīgies, ies dušoties, ieslēgs kādu teļuku un ies gulēt. Tiekamies rītdien. Goodbye.